Es vakar uztaisīju savu pirmo testu šajā mēnesī, un es redzēju tādu mazu svītriņu, tā kā vairāk kā es izstījās tā kā ēna. Un es to testu izmetu ārā, jo man likās, ka man rādās, un ka tas nevarētu būt, un ka tas neko nenozīmē. Bet es visu dienu nevarēju par to domāt, un es viņu izvilku ārā no miskastes, un es turpināju viņu skatīties, un es sapratu, ka tur tiešām ir neliela ēna, kas, protams, varbūt arī vienkārši tā līnija uz otrā izrādās, tāpēc es centos nesacerēties. Un es domāju, ka testus uztaisīšu vēl vienu šodien. Šodien es no rīta, pirmais, ko es darīju, uztaisīju testu, un tā līnija jau ir stiprāka. Joprojām viņa ir ļoti blāva, bet viņa tur ir. Un jā, es viņam nav ļoti klusi, jo Roberts vēl nezina, viņš ir dārzā šobrīd kaut ko dara. Un mans plāns ir tāds, ka viņš vedīs dolīšanu pie doktora, un tikmēr es aizbraukšu pēc vēl testiem. Un uztaisīšu vēl vienu dienas vidū, jo tad arī hormoni var būt stādāk, un varbūt es ceru, ka uzrādīsies jau stiprāka līnija, ko man viņam parādīt. Un jā, tad viņš būs atpakaļ, tad man ir jāizdomā, kā es to izdarīšu. Viss griežās vēderā un trīc rokas. Es nevaru padomāt ne par darbu, neko citu, es tieši tie par to varu domāt. Viņš man sēdēja pretī un strādāja, un es vienkārši nespēju beigt par to domāt. Vienīgais, ko es varu darīt visu dienu, ik pēc pusstundas, es nāku, skatos savu testu. Un tur ir līnija, man liekas, ka viņš šādi pat nevarētu redzēt, jo tur pat tiešām ir tikai, varbūt var redzēt. Nu, tāda kā ēna, bet ko var drusku redzēt, man liekas. Es apgriezīšu otrā telefonu, parādīšu. Kur brīžiem var redzēt ēnu. Tieši šeit. Tur ir otrā līnija. Tā es nolaktīju. Te ir vakardienas tests, nu tur pilnībā, man liekas, nevar redzēt telefonā. Lai gan drusciņi es redzu arī telefonā šeit, kur ir līnija. Bet šeit jau var redzēt labāk, vai kur viņi ir. Kur ir tā līnija tieši šeit. Ir pāri tāda ēna. Roberts tikko aizveda Dolliju pie doktora. Un es tagad dodos pakaļ tam testam, vai vairākiem testiem. Es, man liekas, nopirkšu, cik vien tur būs. Un tad es skriešu mājās viņu uztaisīt. Pilnīgi šobrīd pašai neticās. Es nespēju noticēt, ka tiešām tur rādās tās divas svītriņas, jo tik daudz mēnešus viņas tur nebija. Un, protams, tas kaut kādā ziņā, lai arī visi saka, ka 12 mēneši ir pilnīgi normāli, tā kā censties tikt pie bērniņa, un pat ja viss ir ok pārim, tad tas var aizņemt laiku un tā tālāk. Tas tomēr bišķiņi iedod kaut kādas bailes, kaut kādu neziņu, un pirmo reizi ieraugot tās svītriņas man, ir bišķiņi tādas, joprojām man ir mazliet neticīga sajūta, jo šis arī ir mēnesis, kad man nebija pilnīgi nekādu simptomu. Es zinu to, ka ja vēl viens tests rādīs divas svītriņas, tad tas pavisam noteikti būs droši, un tikai tāpēc es arī gribēju aizbraukt tam pakaļ, pirms es saku Robertam, jo es negribu arī viņu iepriecināt un tad atņemt šo te cerību vai prieku. Tā kā, jā, dodos tagad uz Rīmī, uz aptieku. Tagad pulkstens ir 12:50, ir 25. jūnijas 2024. gads. Pat priekš savām atmiņām gribu atstāt šo momentu, jo tas liekas kaut kas pilnīgi neticams, pilnīgi kaut kā es nespēju nocēt, ka tas mirklis ir pienācis. Man šodien bija tik grūti no rīta noturēties, Robertam neko neteikt. Es vienkārši centos tā kā ieiet darbā, visu laiku kaut ko strādāt un ar viņu nerunāt, jo citādi man likās, ka
tūlīt man izspruks. Es tagad domāju pie sevis, kā lai pasaka citiem jau, lai gan tas ir tik ļoti par ātru vēl, bet es zinu, ka jūs noteikti gribat pateikt mammai, jo viņa zina, ka mēs jau kādu laiku cenšamies tikt pie bērniņa. Protams, viņa pati saka visu laiku, viss būs kārtībā, nevajag par to domāt. Bet, tāpēc, protams, es gribu arī, lai viņi var ar mums un par mums priecāties. Un vēl viena interesanta lieta man 5. jūlijā, kas ir pēc pusotras nedēļas, ir meiteņu sanākšana. Un sākumā mēs ejam uz papiju jogu, bet pēc tam ir doma iet uz Vecrīgu. Un man ir divējādi sajūtas. No vienas puses, es domāju, kāpēc gan, lai es uzreiz nevarētu viņām teikt. It kā saka tos 3 mēnešus, vai ne, bet man liekas, savām meitenēm es tāpat to varu pateikt. Un es domāju, kāpēc gan man ciesties un nepateikt. No otras puses atkal liekas, ka varbūt tomēr vajag pataupīt līdz vismaz kādi mēnesi, 2, jo tad, nu jā, es nezinu, es esmu tā bišķiņa apjukusi tagad, bet labi, sākumā laikam. Tas ir tas, kas notiek manā galvā šobrīd, vienkārši pilnīgi putra, un es nesaprotu, ko lai daru, un es nesaprotu, neko nesaprotu. Un vēl piedāvām, es nevaru pateikt Robertam, un nevaru ko to izrunāt, tāpēc es runāju ar jums, kur jūs jau noteikti, pilnīgi noteikti to redzēsiet vismaz pēc 3 mēnešiem šo video. Tūlīt būšu Rimī, tā kā paņem testu, nopērku un skrienu mājās. Pirku testus, vesels 4 un dodos mājās. Ir skaidrs. Kāpēc? Nu, tad tagad es neesmu jāsaka. Es domāju, ka nē, ka mēs čau gaidu mājās. Jā, protams, dari. Mīlu. Čau, dari. Tā, nu Doļakam viss ir labi. Tas ir pats labākais. Tā. Nav daudz laika, jo Roberts jau tūlītās brauc mājās. Es gribu uztaisīt to testu. Piecas minūtes. Man ir doma pateikt viņam, ka man ir atnākusi priekšlaicīga viņam kāzu jubilejas dāvana, jo mums 17. jūlijā ir kāzu jubileja 3. un jā, pateikt, lai viņš aiztais atstiņas un tad iedot viņam šos te pozitīvos testus. Tā līnija ir tik blāva, bet viņa tur ir. Un ja šis jau ir 3. tests, kurš saka to, ka līnija tur ir, tad līnija tur ir. Es noliku savu kameriņu, man ir mani testi, un te es viņu apsēdināšu un pasniegšu kāzu jubilejas dāvanu.